tam jau jāskatās, vai mēs paspējam vai nē, un tad līdz 16. es nolasu, un tad ejam cauri pantiem, kas mums tur sanāk. Ja? Tā. Tātad, tāpēc tu cilvēka bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo spriesdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnīta Dieva tiesa. Vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgs Dieva sodam? Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašām krāj sodu, kas nāk par tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgo dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bārdzība. Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu, Jūdam visu pirms un arī Grieķim. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu, Jūdam visu pirms un arī Grieķim. Jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet kas grēkojuši pazīdami bauslību, pēc tās tiks tiesāti. Jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dievu priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. Jo ja pagāni, kam bauslība nav, sekodami savai dabai izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, paši sev ir bauslība. Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs, to pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas citu vai nu apsūdz vai attaisno. Tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslāpts pēc mana evaņģēlijuma. Jā, 16 panti pirmie ir, un tad tā doma tā kā turpinās vēl joprojām, visa romiešu vēstulē par to, kā viņš skaidro žēlstību. Un sanāk tā, ka pirmajā nodaļā Pāvils aprakstīja to, kad jebkurš pirms tam neticīgais pagāns, viņš ļoti skaidri zina, kas ir labs, kas ir slikts, un viņš ar ko nevar attaisnoties. Tas bija tajā 1.20 pantā, ka nav nekāda attaisnojuma, jo viņi visi sevi iekšā ir šī pārliecība, ko Dievs jau ir ielicis katrā cilvēkā. Jo ko par Dievu var zināt, tas ir viņiem atklāts, tādā veidā. Un tad sanāk tā, ka lasot to pirmo nodaļu šajā vēstulē, tie jūdu ticīgie, tad tas konflikts starp jūdiem un neticīgajiem, kas ir atgriezušies, ja pagāniem, kas ir atgriezušies, sastāvēja tajā, kad jūdi vienkārši domāja, ka ar to nepietiek. Ka nepietiek vienkārši ticēt un ka vajag pielikt to jūdaismu klāt, un tad Pāvils pirmā vēstulē vēl apraksta, kad visi tie pagāni ir tā kā vainīgi Dievu priekšā, un tad rodās tāds priekšstats, kad viņi varētu tur jau tagad plaukšināt ķepiņas, un ka viņi jau to zināja, kad visi tie pagāni tiešām vainīgi Dievu priekšā. Bet tajā otrajā nodaļā savukārt tas, ko Pāvils tā kā nākamo soli jau raksta, ir par to, ka pagāni ir vainīgi Dievu priekšā, bet jūs, jūdi, arī esat tikpat vainīgi. Respektīvi, viss tā otrā nodaļa ir par to, lai paskaidrotu savukārt ar tiem jūdiem, kuri kļuvuši ticīgi, ka jūs esat pilnīgi vienādi un pilnīgi vienādi vainīgi. Katrs cilvēks ne ar ko neatšķirās, ne tas jūds, ne grieķis, ne ar to pārkāpumu daudzumu vai lielumu vai mazumu. Viņiem nav tādas iespējas kaut kādā veidā vispār atšķirties. Visi vienādi vainīgi Dievu priekšā, visiem vajag šo žēlstību, un tad pēc tam sanāk, ka pirmā nodaļā viņš runā par pagāniem, par pagānu ticīgajiem, otrajā par jūdiem, tie, kas kļuvuši ticīgi, pielīdzinot viņus abus, un trešajā nodaļā tad viņš stāstīs, tas vēlāk viņš stāstīs par to, ka līdz ar to, ka jūs visi esat vienā laivā,
un pilnīgi vienādi un ne ar ko neatšķirties, tad visa tā 3. nodaļa būs par to, ka vienīgais glābšanas veids, un tā kā viņš arī apraksta, kad ir caur to ticību. Nu, lūk, tas tāds ievads bišķi, par ko katra tā nodaļa atšķirās. Un mums mūsdienās arī, ja mēs vienmēr tā atceramies, teiksim, Bībelē viņš runā par jūdiem, kas ir tādi, nu, tā kā ar visu savu bauslību, tad pēkšņi kļuvuši ticīgi, tad mēģina kādu pamācīt, jo viņi taču paši ir svēti un viss viņiem ir kārtībā. Un to vienmēr var pielīdzināt arī, nu, mūsdienās arī, ne tikai ar faktiski, tā kā varbūt, ka kāds tiešām ir jūds un kļuvis ticīgs, bet ar to, kad ir cilvēki, kas ir tādi ļoti reliģiski, kuri uzskata, ka viņi ir visu dara pareizi, viņi jau tur bezmazliet sasnieguši kaut kādu svētumu pakāpi, un tad viņi tā kā salīdzinās, nu, tā kā jūs tur neko nedarat pareizi, tie pārējie, vai jūs tur neticīgie vispār tur uzēlējat. Nu, tā kā lasot vienmēr šos te salīdzinājumus arī var atcerēties par to, kad, jā, kad tie jūdi tiek salīdzināti ar reliģioziem cilvēkiem, nu, tādā, nu, ne labā ziņā. Un, nu jā, un tāpat kā jūdi vienmēr gribēja pārtaisīt pagānu ticīgos, ja viņus uzlabot, un tāpat mēs varam redzēt arī, ka tādi šausmīgi svētbīgi, nu, vai kaut kā, nu, nepareizā nozīmē, šausmīgi reliģiskie cilvēki, viņi arī vienmēr tā kā mēģina bakstīt, nosodīt, kas kuram ir nepareizi un ko tas dara tā kā nepareizi. Nu, tādas paralēlas bišķi. Lūk. Un, jā, un tad tas 1. pants, jo 1. pants ir ar to svarīgs, ka viņš saka, ka ik viens, tātad pilnīgi jebkurš cilvēks, kas spriež tiesu, un tā kā nevar ne ar ko aizbildināties, jo spriesdams tiesu par otru cilvēku, tu tiesā pats sevi. Un pēc tam tā kā, jo tiesātais būdams, tu dari to pašu. Nu, tad tu spried tiesu par citu, pēc būtības tas nozīmē, ka tu pats sevi notiesā, tāpēc, ka īstenībā tu dari to pašu. Un tad mums ir Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 1. pāns, kur Jēzus saka, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Lūk, tas ir tad, vispār Mateja, man te bišķi pierakstīts klāt, es domāju, bet tas šobrīd svarīgi, bet, nu, jā, tad, tas ir tā kalna svētruna, Mateja 5., 6., 7. nodaļa, īstenībā vispār ir ļoti svētīgi lasīt un atkārtot un vēlreiz lasīt un saprast, jo tā ir tāda Jēzus, nezinu, es viņu nosaucu par tādu tā kā apkopojumu, kur viņš ir uzrakstījis pilnīgi tāds tā kā, nezinu, viņus mēdz saukt arī kaut kur komentāros par statūtiem debesu valstības vai kaut kā tā. Nu, respektīvi, tur ir aprakstīts pilnīgi viss, kas ir ticīgs cilvēks, nu, kas ir patiesi, tā kā Jēzus sekotājs, kāds ir ticīgs cilvēks, ar ko viņš atšķirās, un visas tās lietas, ko viņš saka, tā kā darīt, nedarīt. Un tāds tā kā pamats, jo īstenībā tā ir tā runa, ko Jēzus pats ir teicis. Mēs daudz lasām, kur ir apustuļi kaut ko pierakstījuši vai darījuši vai kā, bet tieši Mateja 5. līdz 7. nodaļa kalna svētruna, ar to ir īpaši, ka tas ir Jēzus teiktais, un viņa viens no šiem punktiem, ko viņš saka, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Un šo pantu es arī tā kā kaut kādu laiku atpakaļ arī vairāk pētīju, nu, tas jau pasen bija, kad es tieši vēl tā skatījos arī dažādas tulkojumus, un tad es arī saņēmu tādu tā kā atklāsmi, kad patiesībā ir tā, ka, ja nu, nezinu, tu jauši vai nejauši, nu, jau varbūt tev liekas, ka nejauši kādreiz tu sāc kaut kā aizdomāties nepareizi vai tiesāt citu, nu, nepamani vienkārši, ka tu to dari. Tas varētu būt tas nejauši. Un otrs variants varētu būt, ka, nu, jā, ka ir kaut kāda tendence to darīt apzināti. Bet, nu, neatkarīgi no tā, vai tas tā kā nejauši vai jauši ir sanācis, ja
Ja mēs saprotam to domu, kad ir divu veidu domas tikai. Vienas ir no Dieva, otrs ir no vēlna. Nu, nav tādas vidējās vai trešās domas, kas ir manējās domas. Nu, tā kā es esmu atzimusi no Dieva gara, es varu klausīties svēto garu un lasīt vārdu un zināt, kādas ir Dieva domas un ko man svētais gars saka priekšā, vai arī es varu kaut kur tā kā būt prom no Dieva vārda, no svētā gara, apslāpēt viņu un, nezinu, būt pasaulē, aizņemt ar visādām lietām, un tur tev vienmēr būs klāts suflētājs, kurš tev vienmēr suflēs, nu, jebkurā gadījumā vienkārši atšķirsies vairāk vai mazāk. Un, piemēram, tāda doma, nu, ja man kaut kādā veidā sanāk kādu tiesāt, tātad uzreiz, ko mēs saprotam, tā doma nav no Dieva. Nu, pieņemsim, ja nezinu, es klausos vai skatos kādu situāciju, man ienāk prātā doma ārprāts, kā tas cilvēks tā kā uzvedās vai kā dara, nu, viņam tā nevajadzētu darīt. Un tad paskatos no otras puses. Protams, ka tā nav doma no Dieva, jo Dievs tā nerunā. Nu, viņš, ne Jēzus, nevienā vietā jūs neredzēsiet, ka Jēzus tu tā kādu staigātu un teiktu, ne, nu, tur nevajadzētu šitā darīt vai kā. Tad, nu, mēs saprotam to, ka ir tikai divu veidu domas, un ja es nejauši vai apzināti vai savas nezināšanas pēc ielaižu savā prātā, sirdī šīs tiesāšanas domas, nu es to saredzēju tādā tā kā piemērā, ka tas ir tā kā atvērt durvis vēlnam. Pirmkārt, es šo domu tā kā ielaižu prātā, sirdī, un mazums es vēl viņu izrunāju par kādu. Un tajā brīdī tātad es to vīzijā tādā saredzēju, ka tas ir tā kā tu esi atvērš durvis vēlnam, viņš tātad principā ir ienācis un var darboties, jo vienkārši es viņam atļauju. Es atļauju šīs domas izteikt vai kādu nosodīt. Un tajā brīdī, kad es nosodu kādus citus, tad pēc laika vēlns nāk un apsūdz pašu, nu, mani pašu. Viņš atrod, par ko mani vēl apsūdzēt. Tikā es esmu atvērusi durvis ar šo tiesāšanu, un tātad viņš var notiesāt kādu citu caur mani, un pēc tam, ko viņš turpina tur apsūdzēt arī mani par daudzām dažādām lietām. Nu, jo, ja mēs iemācamies, nu, ja mums ir tāds, nezinu, ieradums vai mēs nesakojam līdzi tam, ko mēs domājam un runājam tieši par, nu, arī par tādu tiesāšanu vai nosodīšanu, ja tas ir uzradies kā ieradums, tas nozīmē, ka mēs paši pret sevi arī, mēs ļausim vēlnam arī tādā veidā pret sevi runāt. Lai gan Dievs mums ir taisnojis, piedevis un ir žēlstība un daudzas lietas mēs nemaz negribam neko sliktu darīt, vai mēs zinām, ka Dievs ir mūs radījis labus, bet ja mums ir tas nelākais ieradums, jā, to tādu tiesāšanu spriest, tad vēlns to izmantos pret mums. Nu, biežāk vai mazāk bieži, tas kā kuro reizi. Tāpēc, nu jā, tāpēc Jēzus teica, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Un savukārt šīs romiešu vēstules kontekstā tur ir domāts tas, ka Pāvils parāda to, ka īstenībā tie jūdi tā kā mēģina tur tā kā nosodīt un tiesāt pagānus par to, ka viņi tur nedara to pareizi vai šito nedara pareizi, ka viņi tur, pieņemsim, tur pielūdza kaut kādus elkus vai, nu, viņam daudzas lietas bija tādas, kādas nebija, pieņemsim, jūdiem. Bet tajā pašā laikā, pagāni varbūt tur pielūdza elkus, bet tie paši jūdi, viņi iekāroja, vai viņi varbūt nebija pārkāpuši, teiksim, tie jūdi nebija tur pārkāpuši laulību, jo viņiem bauslība to neatļauj nekādā veidā. Pasaulīgiem cilvēkiem bauslības nav, viņi dara, kā viņi grib. Un tad jūdi varbūt tiešā veidā laulību nepārkāp, bet viņi iekāro. Un ko saka Jēzus? Ka tas ir tieši tāds pats tā kā grēks, kā pārkāpt, tā arī iekāro. Tātad tas, ko Pāvils šeit viņiem grib pateikt, ka jūs darat tieši to pašu. Jūs ne ar ko neatšķiraties, jo tas, ko, vai tu esi izdarījis to pa īstam, vai arī tas, nu, tā kā iekāros, pilnīgi neko neatšķirās,
tad viņš arī ir teicis par to, ka, respektīvi, ja jūdi iespējams tur nav slepkavojuši, jo to viņiem bauslība arī neatļauj darīt, tā kā, bauslība tur tie likumi arī slepkavošanu neļauj, bet viņi ienīst, un arī Jēzus runā par to, ka, kā ienīst jau to arī nevaru. Un līdz ar to, viens ir tas, kad varbūt kāds izdara kādu pārkāpumu tur fiziski vai vēl kaut ko, bet tas vispār neatceļ to, kas ir domās vai vārdos vai sirdī, jo Dievs skatās sirdis pirmkārt. Un nav svarīgi, ka es tikai padomāju kaut ko sliktu par cilvēku, vai es tiešām par viņu pateicu, vai varbūt es tur vēl kaut ko izdarīju, ne tā kā viņam labi, tā kā viņam varbūt kaut kas slikti notika. Pilnīgi identiska situācija, ne ar ko neatšķirās ne domās, grēks, ne darbos, ne tur sirdī vai kā tam līdzīgi. Tad tas, ko viņš te uzsver, tieši tas par to, ka jūs darat to pašu, un savukārt vēl pieliekot klāt Jēzus teikto, kad, ja jūs tiesājat, jūs paši tiksiet tiesāti. Un 2. pantā tad ir rakstīts, bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnīta Dieva tiesa. Tātad, pirmkārt, par tiem, kas dara netaisnību, katra netaisnība ir grēks, ja? Tad par tiem, kas grēko, Dieva tiesa nāks tāpat. Tad nav jēga vispār viņiem tur nodarboties ar kaut kādu vēl tiesāšanu un nosodīšanu, ja viņi saprot, ka Dieva tiesa tāpat par to nāks. Un otrkārt, tad, kad viņi tiesā citus, tad viņi paši tiks notiesāti, jo viņi jau ar to arī pārkāpj. Tad viņi paši sevi paliek apakšā zem tās Dieva tiesas. Ja Dievs skatās uz grēku, viņš nepieļauj grēku un atmaksā, atalgo kā, kurš ir pelnījis, tad kad mēs tiesājam, vai arī šajā tekstā ir teikts attiecībā uz jūdiem, kad jūs tiesājat, jūs paši tiksiet tiesāti, jo jūs darat tieši to pašu. Lūk. Un tad man ir atzīmēt arī pie šiem pie 1. panta tieši par to tiesāšanu, un arī tāda tēma, mums Aigars pievienojas. Čau, Aigar! Tu esi arī mūsu pulciņā. Aigar! Čau! Jā, mums te ir tā. Ok. Tad romiešu vēstulē 2. šovakar vai viņš nokavēja, mēs draudzenē aizrunājāmies. Ok. Mēs nekur tālu vēl netikām. Mēs izlasījām tikai 2. nodaļā no 1. līdz 16. pantam, un mēs sākām ar Ivetu jau runāt principā par 1. pantu, un tikko es pieķēru 2. pantu, un tas pēc būtības arī viss, ko tu neesi neko daudz nokavējis. Jo mēs runājam par to, kad ir 1. pantā ierakstīts par to, ka ik viens, kas spriež tiesu, ne ar ko nevar aizbildināties, jo spriesdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātais būdams, tu dari to pašu, kuru mēs sasaistam ar Mateja 7.1, kur Jēzus teica, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Un tas, ko mēs šeit uzsvēram, ir tas, kad nav jau nekādu tādu lielāku vai mazāku grēku vai lielākas vai mazākas netaisnības. Pilnīgi vienādi ir tas, ja viens tur slepkavo, bet cits vienkārši ienīst. Vienkārši ienīst. Sapratāt to domu. Tā kā šeit Pāvils runā uz romiešiem, ka jūs esat tieši tādi paši, ko jūs tur viņus visus tur mēģināt uzlabot, vai kā viņiem būtu jādara, vai kā savādāk, jo jūdi, Romas draudzē, jūdu ticīgie, tātad, kas bija bauslībā, bija noticējuši Jēzum, strīdējās ar pagānu ticīgiem, tātad pagāni, kas kļuva ticīgi. Un viņa strīdu tas lielais iemesls bija tas, ka tie jūdi bija izdomājuši, ka nepietiek ar vienkāršu ticību, žēlstību, ka vajag arī tagad pagāniem jūdaismā bišku nākt, ka tur apgraizīšana, lai būtu un tam līdzīgas lietas, ka viņi grib viņus uzlabot. Un tad Pāvils viņam skaidro, ka
nav nekādas atšķirības, ko jūs viņus nosodat, jo patiesībā Dievs skata cilvēku sirdis. Viņš redz pilnīgi visus nodomus, apslēptos nodomus. Kāds kaut ko varbūt ir tikai padomājis, bet nav izdarījis. Bet tāpat jau tā ir netaisnība. Dievs jau to redz, cits varbūt neredz blakus esošais cilvēks, bet Dievs tāpat to redz. Un tāpēc viņš saka, jūs esat visi vienādi, kad jūs tiesājat kādu, jūs darat ar to netaisnību, un tātad, ja jūs darat netaisnību, jūs tāpat tajā Dieva tiesā, ja Dieva algā nonākat. Lūk. Un tad tas, kas man ir atzīmēts vēl pie šī tā kā panta, kad ir tādi tā kā uzskati un tādi kā diskusijas, tā kā ticīgo starpā par to, ka, tad nevar saprast, vai drīkst par kādu situāciju vispār runāt, cik daudz drīkst runāt. Un ja mēs runāsim, vai tā uzreiz nebūs jau tāda kā nosodīšana, aprunāšana vai vēl kaut kas. Šī tēma, man liekas, tā ik pa laikam kaut kur parādās, un tad cilvēki tā kā labu gribēdam nevar saprast, vai drīkst tur kaut ko tā kā pateikt, vai nedrīkst, vai labāk vispār neko neteikt, lai tikai tu nenonāktu tajā statusā, ka tu kādu tiesā vai kā tam līdzīgi. Un tad man ir tikai bišķi par šo tēmu arī tāds, respektīvi, viens ir, tas būtu nepareizs apgalvojums, kad mēs, ja mēs esam ticīgie, un ja mēs esam Jēzus sekotāji, ka mums visur, vispār, visos iespējamos variantos ir vienkārši jāklusē. Mazums tur notiek kaut kāda situācija vai runiet par kādu personu, un mēs tā kā, mēs neko nesakām, mums nav viedokļa, tāpēc, ka mēs negribam nevienu tiesāt. Tas būtu tā kā, uzreiz standartā jau saprotams, ka tas nav īsti pareizi. Un otra galējība ir tāda, kad neizprot varbūt, kur ir tā šaurā tāda robeža vai smalkā robeža, kad tu teiksim, pārēj no tā, kas ir vārdā rakstīts, kas ir patiesība, kas ir taisnība, un kad tu sāc tā kā jau tiešām bišķi pa daudz, jau tur tev tā vajadzētu darīt, vai nevajadzētu. Tā, protams, ir smalka robeža. Bet, lai mums būtu pašiem vieglāk visu to saprast, kā un kad, cik daudz, Dievs mums arī Bībelē ir uzrakstījis piemērus. Mēs varam viņus lasīt un paši izprast un piemērot pēc tam dzīvē. Piemēram, ir gadījumi, kur Jēzus ir mācījis tā kā tiesāt, jeb vērtēt, jeb spriest, tā kā pareizi. Ir, piemēram, Lūkas 12:57, kur Jēzus saka, un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība? Varbūt tas vēl viens iepriekšējais pants, tur bija svarīgs. Un haus. Lūkas 12:57. 12:57. Pēc man tas 56. bija vēl. Viņš tā kā tur, 58. pantā, ja es iesāku runāt par to liekuļi par zemes un debesu izskatu, jūs protat spriest, kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu, un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība. Respektīvi, Jēzus, kad viņš vērtē, jeb spriež, jeb, savu varam teikt tiesāt, jo angliski, piemēram, tiek lietots vārds judge, un tas būs tas pats tiesāšana. Latviski jau mums arī tikai tiesāt ir. Lūk, tad viņš vienkārši rāda tos principus, izšķirt, kas ir taisnība. Tad, ja mēs redzam situāciju vai varbūt runiet par kādu personu vai kādu rīcību, tas, ko mēs nedaram, tas ir mēs viņu nenosodam, jo jebkurš nosodījums kaut kāda tur vainas izcelšana vai nonicināšana vai kas tam līdzīgs, tas noteikti nav no Dieva. Dievs tā neteiktu, to parasti saka velns, bet tas, ko Jēzus saka, izšķiriet, kas ir taisnība. Tad jebkuru situāciju, jebkuru šādu te lietu, pirmais, ko mēs varam darīt, izšķirt, kas ir taisnība.
kas ir taisnība, to mēs, lasot vārdu, saprotam. Tā kā ar to mēs, Bībelē tiek runāts par to, kad mēs sasniedzam briedumu tad, kad mēs spējam atšķirt labu no ļauna. Tā kā tas ir viens. Tad nākamais, attiecībā piemēru, kādu dot Jēzus, ir Jāņa 7:24. Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu. Jēzus uzsver, spriediet taisnu spriedumu. Tātad, jebkurā tādā situācijā, kad mēs kaut ko vērtējam vai tiesājam, svarīgi ir taisns spriedums. Taisns spriedums, tas standarts pret kā būs taisns spriedums, tas, protams, atkal ir Dieva vārds. Un tad mums ir jāzina Dieva vārds, vai ja mēs nezinām, mēs varam pajautāt kādam, kurš zina, un tādā veidā mēs nevis tur aprunājam vai notiesājam, bet ja mums ir kaut kas jāspriež, tad mēs spriežam taisnu spriedumu. Jā, Piemēram, piemērs no 5. Mūzes 1:16. Un jūsu tiesnešiem tai laikā es pavēlēju, sacīdams, izklaušaniet lietas jūsu brāļu starpā un spriediet taisnu tiesu starp ikvienu cilvēku, gan ciltsbrāli, gan piemājotāju. Tā kā reku, pat ir Mūzes grāmatā aprakstīts tāds tā kā pats piemērs, ka jūs izklaušinat brāļu starpā, spriediet taisnu tiesu starp ikvienu cilvēku. Un tas ir domāts gan par to ciltsbrāli, pat arī viņš nav ciltsbrālis, ka tur vispār vienmēr ir uzsvars uz to, Dievs ir taisns Dievs, viņš ir godīgs Dievs, un tāpēc tik daudz, kur ir runāts par to taisno spriedumu. Un interesanti ir tas, kad es, kad šito pantu lasīju, tad es tā tieši aizdomājos, kad tā Jēzu sistēma ir tā kā no romiešiem, no grieķiem tur un tā. Tas izrādās, ka Mūzes grāmatā jau tas bija aprakstīts pirms tam, kāda ir taisnīga tiesu sistēma. Kādas mēs lietas varam atrast Bībelē. tieši tur tagad esmu. Tāds ir arī Mūzes 5. 5. Mūzes 1:16. Jā, tieši tur es tagad arī esmu, tagad lasu. Ok. Tā kā, jā, tu lasi tiesu vēstures pirmsākumu. Var teikt tā. Ok. Tad, piemēram, Jēkaba vēstulē 2:4, tur ir tāds vārdu salikums, ļaundomīgi spriedēji. Tā kā tas ir tas pretēji tam, kas būtu taisns spriedums, kad cilvēks sāk ļaunas domas tā kā spriedelēt. Tas nebūtu tas, kas būtu vajadzīgs. Lūk, un vēl viens piemērs no Jēzus, Jāņa 8:15, ko Jēzus saka. Jūs spriežat kā cilvēki, es ne par vienu nespriežu tiesu. Un šis te bija tā kā, tu izlasi, un šitajā kontekstā vienkārši man tāds, bet nopietni, viņš jau īstenībā, Jēzus ne par vienu nesprieda tā kā tiesu. Un arī šeit, kur ir rakstīts romiešu vēstulē, kur mēs lasīsim tālāk arī, mēs bijām romiešu vēstulē, jā. Mēs jau 2. pantā, te bija pieminēta Dieva tiesa, 3. Dieva sods, un tad tur tālāk. Jēzus, jā, arī bija, ka es nenāku pasauli tiesāt, ir tie citi panti, tai kontekstā ņemot, pareizi? Jā, tieši tā, tu zināji manus pierakstus. Okay. Bet šis ir tāds, tā kā vispār tāds, radikāls tāds pavērsiens, ka jūs ieraugat to, ka Jēzus vispār nevienu netiesāja, plus viņš vēl pasaka. Jūs spriežat kā cilvēki, es ne par vienu nespriežu tiesu, viņš ne par vienu vispār nespriež tiesu. Tur, kur tiek runāts par tiesu, to dara Dievs. Jo Dievs ir taisns Dievs un vispār, evaņģēlijs, respektīvi, Dieva tiesa, kas būs beigās, ir daļa, protams, no evaņģēlija, jo, ja nebūtu Dieva tiesas, tad nevajadzētu apžēlošanu, atpirkšanu no grēkiem un nevajadzētu šo labo vēsti. Un tad, kad ir runa par Dieva tiesu, tad tas ir par Dievu tēvu,
Bet Jēzus savukārt nespriež tiesu ne par vienu, tad tas pāns, ko Īveta tu pateici, kad viņš vispār nav nācis, lai notiesātu, nu, tāpat man bija tas pāns, bija pierakstīts. Nu, tas ir Jāņa slavenais, ko mēs visi zinām. Jāņa. Jā, 3.17 bija, laikam, kurš atkarēja. Bija pierakstīts, bet reizēm pierakstīts pat sajūgu. Bet tas bija tiešām, jā, vēl viens apliecinājums, kur, jā, Jāņa 3.17, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli ar viņu tiktu glābta. Tātad Jēzus... Amen. Tātad Jēzus pirmkārt pats pasaka, ka viņš nevienam nespriež tiesu. Dievs savukārt savu dēlu arī te ir rakstīts, nav sūtījis, lai pasauli tiesātu, bet lai glābtu. Tad pieliekam klāt vēl Apustuļu darbu 3.26, kur ir teikts, jums vispirms Dievs devis savu kalpu, savs kalps tas ir Jēzus, un to sūtījis, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma. Tad šeit ir tas fenomenālais mirklis, kas ir pateikt, kad Jēzus nevienu netiesā, tas ir tas labais paraugs, viņš nevienam tiesu nespriež, un viņš ir nācis, lai glābtu, un lai mēs varētu atgriezties no ļaunuma. Viņš ir tā žēlstība, un tāpēc mēs arī visu šo laiku saucam par žēlstības laiku, kamēr mums ir iespēja atgriezties katram. Lūk, un ko mēs mūsu tēmas sakarā ar to iegūstam, tas ir šie te panti parāda tos piemērus, kā Jēzus darīja, kad viņš tātad pirmkārt, viņš runā par to, ka ir jāizšķir taisnība no netaisnības, un mēs to varam izdarīt, jo mūsos ir Dieva gars, mēs zinām vārdu, mēs zināsim situācijās, kā atšķirt labu no ļauna. Ja mums ir jāspriež tiesa, tad mēs to darām taisni, tā kā arī tas salīdzinājums, kā bija. Un arī tas, ka mēs nevienu tā kā nespriežam tiesu tādā ziņā, kad mēs nevienam neliekam sodus. Nu tā, jo sods ir tikai viens, tas ir Dieva sods, Romiešu 2.2, kur ir rakstīts, nu tā kā arī principā pateikts, kā atstāt tos, kas dara netaisnību, tos atstāt Dieva pelnītai tiesai. Lūk, un ja mēs atceramies Jāņa 8. nodaļa, man liekas, bija, kur bija tas piemērs par to sievieti, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanām. Jēzus viņai nesprieda nekādu sodu, viņš viņu netiesāja, un te ir tad tā kā praktiskais piemērs tam, ko viņš šeit ir pateicis, ka viņš nevienam tiesu nespriež, viņš vienkārši tā kā, atcerieties to situāciju, kad viņš vienkārši pateica tiem pārējiem farizējiem, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni, un tādā veidā šai sievietei žēlstība bija pieejama acīm redzami un tūlītēji, jo neviens neko viņai neizdarīja, kaut gan viņa zināja, ka viņai ir pelnījis nāvi. Jēzus kā Dieva dēls būtu varējis, viņam būtu visas tiesības, varētu tā domāt, ka viņš ir, es varētu domāt, bet viņš ir vienīgais, kurš negrēkoja, tātad viņš varētu vienīgais mest akmeni. Bet tas, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši pēc būtības viņu apžēloja. Šī situācija pilnībā izmainījās, un izmainījās tās sievietes sirds, un viņš pateica, ej un negrēko vairs. Tas tā kā vienkārši sasaucās ar visiem šiem te pantiem, ko mēs arī tikko pārlasījām, kad Jēzus ir nācis, lai mēs varētu atgriezties no sava ļaunuma. Lai viņš varētu mūs izglābt, lai Dievs varētu mūs izglābt. Lūk. Un jo Dievs tiešām uzlūko arī sirdis. Tas, ko mēs iesākām bišķi jau runāt, ir tāds 1. Samuēla grāmatā 16.7 ir rakstīts, bet tas kungs sacīja Samuēlam,
Neskaties uz viņu ārējo izskatu, nec uz viņu garumu, nec uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēks. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Lūk. Tā kā jā, Dievs vienmēr arī, man vienkārši tā atzīmēts arī pie šī ir, kad kāpēc Jēzus arī runā par to taisno spriedumu un kāpēc viņš netiesā, jo viņš pirmkārt arī redz sirdis. Mēs cilvēki reizēm tur pārsteidzīgi jau kādu tiesājumu, izņemot sevi. Sevi parasti visvieglāk attaisnot, jo mums taču ir apstākļi, mēs zinām, kāpēc tā sakrita vai kaut kas, vai ne. Bet par citiem reizēm gadās tiešām, kad pārsteidzīgi kādam kaut ko aizrādīt vai kādam kaut ko notiesāt, kad kaut kas nav pareizi vai kā tam līdzīgi. Bet šis te pāns arī vēlreiz parāda to, ka Dievs savukārt redz visas sirdis, viņš arī uzlūko visas sirdis un viņš arī meklē sirdis. Un tāpēc, tāpēc vēl jau vairāk mums jau būtu tikai jāatstāj Dieva ziņā tādas lietas, kam kā būtu kāds sots vai kas tam līdzīgs. Lūk, tā kā, respektīvi, tātad pēc Jēzus, piemēram, mēs saprotam, kad spriest taisnu spriedumu, tas, protams, nenozīmē, ka kāds iesaistās kaut kādā tur grēkā, jo Jēzus nekād neatzina grēku, un viņš arī nevienā grēkā nav piedalījies, viņš ir bez grēka. Tad tas piemēra pirmā daļa, kad mēs neiesaistamies, ja mēs redzam situācijas, mums tieši tajā netaisnības daļā vispār nav jāiesaistās. Bet mēs savukārt varam situācijā runāt tikai patiesību, tātad tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un pat, ja cilvēki tur tā kā ir kaut kur klupuši, krituši vai kaut kā tā, tad vienkārši atcerēties par to, ka Jēzus pats ir žēlstība, un viņš arī rāda šo piemēru, ka viņš dara visu iespējamo līdz pēdējiem, pat tās sievietes gadījumā. Viņš dod iespēju atgriezties. Katram, vienalga, vai tas ir pat neticīgais cilvēks, vai tas varbūt arī kristietis, kas kādreiz kaut kur klūp vai krīt, jo mēs visi kaut kur vēl augam un mācamies, un ir tikai dabiski, ka mēs ne visu uzreiz varam. Bet tā žēlstība, tas Jēzus piemērs parāda to, ka nav vajadzības nevienu notiesāt. Izrādot žēlstību, viņš dod iespēju atgriezties. Vēl un vēl. Varbūt, ka tās kādam ir vajadzīgs 100 iespējas. Kādam varbūt tur nezinu, cik vajadzīgs, bet katram tāds ir vajadzīgs. Un tad bija tiešām tas, kad Jēzus nav atnācis vispār tiesāt pasauli, bet viņš ir nācis mainīt sirdi, parādot žēlstību. Lūk. Un tad mēs varam iet. Un vēl tāds piemērs, mēs skatījāmies tagad kā Jēzus, tā kā runājot par to, ka mums ir jāspriež kādreiz kāds viedoklis jāsaka vai kā. Un vēl arī Bībelē ir, ja gribās vairāk iedzinoties, ir vairāk arī piemēri, kā apustuļi to ir darījuši, jo ir gan apustuļu darbos, gan Pāvila vēstulēs ir dažādi tā kā jautājumi tur. Apustuļi bija tā kā draudzes veidotāji vai tādi tā kā līderi, un tajās draudzēs jau arī gadās, gan tādi, gan mūsdienās gadās dažādi jautājumi, un tad jau ir kādam tā kā jāpasaka, tā ir pareizi vai tā nav pareizi. Bet lasot tieši tos pantus, kur viņi ir risinājuši tādus tā kā jautājumus, mēs iemācāmies to, ka viņi neko lieku nepasaka. Viņi tikai tas, ko viņi dara, pasaka, ko Dievs par to saka,
un ko Dievs saka, kā pieņemsim vajag, bet viņi nevienu tā kā netiesā, bet tur ir ļoti daudz tā kā tie piemēri, kad viņi runā par ēšanu vai neēšanu, vai par kā tur, piemēram, valdības un vāras, visi tie jautājumi, kad klausīšana un tādas lietas par arī brāļiem māsām, kas ir netiklībā vai alkalpībā vai kādā mantrausībā, tas tur tiek pat runāts, vai strīdi starp ticīgajiem, kalpošanas darbi un sievu vīru jautājumi. Visas šīs lietas mēs pat Bībelē redzam, kad viņas jau tika risinātas, un ja mums, teiksim, gribās tā, kad mēs nenonākam tā kā tiesātāja lomā, tad mēs lasot šos te Bībeles piemērus varam vienkārši mācīties, kā to pareizi darīt. Nu, respektīvi, mums tā tēma bija par to, ka nav mums kristietis nenozīmē, ka viņš pa visu tikai klusē un neko neievēro, bet tad, ja viņš kaut ko saka, viņš saka, nu, tā kā ir rakstīts vārdā. Un tad, jā, bet pāri par visu arī tas, ko Pāvils māca, kad visos savos spriedumos, tā kā ir, visos savos spriedumos viņš lūdz, lai mīlestība ar vien vairāk un vairāk tā kā pārņem vai jeb pāri plūst visos lēmumos vai spriedumos, ko cilvēki izdara. Nu, jo dabīgi mēs arī draudzēs, nu, Pāvils runāja ar draudzēm un skaidrs, ka mēs augam un kaut kādā brīdī varbūt mēs sākumā nemākam vai tur nenotiesāt vai jauši vai nejauši, kā kuram gadās, vai ieradumu pēc, vai kā tam līdzīgi. Bet tas, ko Pāvils runā, viņš vienkārši parāda par, ka tas, protams, kad mēs tajā visā pieaugam. Ja, tur, nezinu, agrāk mēs tā nemācējām, teiksim, taisnīgi spriest spriedumu vai neapsūdzēt, tad viņš vienkārši Filipiešu 1:9 ir teicis, un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūdam pieaugtu savā atziņā un izjūtā. Un tā kā, kad mēs augam un mīlestība mūsos arī aug, mēs saprotam, jo vairāk mēs saprotam žēlstību, jo vairāk mēs to varam dot kādam citam, jo vairāk mūsos ir sapratne par Dievu mīlestību, jo vairāk mēs to varam iedot kādam citam. Un tas ir tas, par ko Pāvils arī lūdz, jāspriediet tur, mums ir jāspriež taisna tiesa vai taisnīgi jāvērtē visas šīs situācijas, bet arī dienu no dienas mēs pieaugam izpratnē par žēlstību, izpratnē par mīlestību, un tas līdz ar to dabīgi notiek tā, ka mēs aizvien mazāk kādu nosodam vai nepareizi izsakamies vai beigās nejauši sākam aprunāt. Nu tā. Lūk. Nu, respektīvi raksti māca par to, kāds ir pareizs un kāds ir nepareizs veids, kā spriest par kādām lietām vai situācijām vai cilvēkiem. Nu, lūk. Un tad tas, ko es sākumā teicu, mēs ar Ievetu paspējam parunāt, kad ir tikai divas domas, nu, tā kā viens nāk no Dieva, otrs no velna. Un kad nav tādas vidējās, trešās, manējās izdomātās. Patiesībā, jā, kad es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, man ir Dieva gars, svētais gars vārdā, viņš runā, Dieva vārds uz mani runā, tad man ir noteikti ir zināms un pieejams Dieva prāts un Dieva domas, bet te pašā laikā, kamēr mēs esam pasaulē vai kaut kādās lietās vēl aizējam vecos ieradumos miesā vai kā tam līdzīgi, mums jau arī tāpat paralēli tiek suflēts jautājums, vai mēs ieklausamies un ļaujam vai nē. Un, piemēram, ir tajā 1. Jāņa vēstulē 4.1 ir rakstīts, mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un šis pāns ir tā kā plašāks, bet ideja pamatā arī par to, kad mēs katru domu varam tāpat izsacināt, vai tā ir no Dieva, vai tā ir no velna.
zinot vārdu, zinot Dieva sirdi, nu, pēc būtības, ja mēs tā ņemtu pilnīgi katru domu, mēs varētu saprast, nu, šis nav laikam gluži no Dieva, šito man te piesuflēja, un es jau pateicu kādam, vai, nu, kaut kā tā, vai miesā aizgāju. Tā. Nu, lūk, un tie nepareizais veids, kā spriest un tiesāt, viņš pat Bībelē ir rakstīts, ka viņš ir, respektīvi, Bībele par to runā, ka tā nevajag darīt. Nu, piemēram, kad romiešiem būs 14.4, kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu. Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēj viņu stiprināt. Tātad, kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Mēs katrs atsevišķi esam Jēzus kalps, šī vārda pareizajā, labajā izpratnē, to, ko mēs romiešiem 1. nodaļā, 1. pantā tieši runājam. Un katrs mēs stāvam vai krītam savam kungam. Nu, mums katram ir tā mūsu atziņa un tās mūsu attiecības ar Dievu, un jā, mēs kaut kur varam krist, un tas nav nekas tāds tā kā ārkārtējs, jo tas notiek visiem, vairāk vai mazāk. Un te, kas ir pateikts, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēj viņu stiprināt. Tātad mums nav jāsteidzās ar spriedumiem vai kaut kādu tādu tiesāšanu, jo kungs spēj stiprināt tavu kalpu tajā, kurā situācijā viņš atrodas. Nu, tā kā, jā. Un lūk. Tātad pēc būtības arī šeit 2. nodaļas 1. līdz 3. pāns ir tāds tā kā princips, ko Pāvils parāda, kad nevajag tiesāt, lai paši netaptu tiesāti, jo ir jāvērtē, kad kādu tu tur apsūdzi, bet varbūt tu domās pats tur vēl biežāk grēko vai kā savādāk. Lūk, vai, jā. Un arī vēl ir Jākaba 2. nodaļā 12 līdz 13 arī tās tā kā princips. Tā runājiet un tā dariet, kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Svabadības likums var likt arī vienādību, žēlstības likums. Jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība nebēdā par tiesu. Šis te tieši 13. pāns arī ir diezgan dziļš. Viņā iedzinās, var izprast to, ka, ja mēs parādam žēlstību, tad mums arī tiek parādīta žēlstība. Un tie, kas regulāri parāda žēlstību, viņiem vispār nav tāds jautājums, tā kā būtu tur, nezinu, kas ir Dieva tiesa, vai es visu saprotu, vai es tur esmu visu izdarījis, vai es nokļūšu vai nenokļūšu Dieva tiesa. Nerodās tādi jautājumi, tāpēc, ka, ja tu pavadi savu laiku žēlstībā un arī citiem izrāda žēlstību, tur saproti, ka tev nav par ko vispār nesatraukties, ne tur pētīt, padziļināti, ne uztraukties. Jā, un tad, kad mēs tādā veidā, kā te ir aprakstījis Pāvils, kā viņi nosoda viens otru, tātad viņi pēc būtības arī parāda to, ka viņi saprot, ka viņiem ir tādas, viņiem ir zināšanas par labo un ļauno, jo viss jau sākās ar to, kad Adams ar Ievu apēda ābolu un tad no laba un ļauna atzīšanas koka, un tajā brīdī viņiem atvērās acis saprast, kas ir labs un kas ir ļauns. Tad tiesājot kādu citu, sanāk, kad ir labi redzams, ka ir šīs zināšanas, un tas nozīmē, ka tajā pašā brīdī tu arī nevari vairs attaisnoties, ka, piemēram, tu savā gadījumā nezināji, ka tas bija labi vai ļauni, un nav jau svarīgi vairs, ar ko tu attaisnojies. Tāpēc Pāvils par to runā, ka vienkārši nevajag tiesāt citus, jo tu pats savā situācijās arī ne ar ko nevari attaisnoties. Nav tāda attaisnojuma, kas tevi varētu attaisnot.
Kā vienīgi, ka žēlastība tevi apžēlo, ka Jēzus Kristus tevi ir taisnojis Dievu priekšā. Vairāk nekas cits nav nekāda attaisnojuma. Nu, tas pēc būtības ir tieši pateikts ar šo. Nu jā, jo viņš arī 3. pantā līdz ar to saka, vai nu tu cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgs Dievu sodam. Nu, lūk. Nu jā, un tas, kas man vēl šeit atzīmēts tieši pie 3. panta, ir tas, ka, ja mēs saprotam to, kad pilnībā nav svarīgs tur tieši kādu tur netaisnību vai kādu tur grēku kāds ir darījis, jo pat domas, pat nepareizas domas vai tur, nezinu, pat aprunāšanas vai vēl kaut kas, un tā viss ir netaisnība. Un ja mēs paskatāmies no tādas perspektīvas, kad ne vieniem, ne otriem, pilnīgi nevienam cilvēkam nav ar ko attaisnoties, tad arī, nu, tā kā pazūd tā tiesāšana. Nu, jo kā es varētu tiesāt kādu, ja es zinu, ka manās situācijās man arī nebūtu ar ko attaisnoties. Lūk, un tad, nu jā, tā varbūt ir vieglāk izprast to arī, kāpēc ir vajadzīga žēlastība, jo nevienam jau nav iespēja ar ko aizbildināties. Man tur bija īpaši grūti apstākļi vai kā tam līdzīgi, nu, un tas īsti tā kā neiet, neskaitās. Visiem mums vajag žēlastību un vēlreiz žēlastību, un paldies Dievam, ka mums katru dienu ir jauna žēlastība, un ka Dievs ir pacietīgs, un kad viņš ir mīlošs tēvs, kas vienkārši tad, kad mēs kļūdamies, viņš nevis tur izdomā kaut kādu sodu, ar ko sodīt, nu tagad jau tur būs 20 pērieni vai kaut kāds tāds, tāpēc, ka tu kļūdījies paklupi, bet viņš ir mīlošs tēvs, kas vienkārši caur savu žēlstību, pacietību, lēnprātību, vienkārši tā kā uzrāda to un tev māca tā kā, ka tas nav priekš tevis, ka tu to nedari, ka tev tas nav vajadzīgs, ka tu atgriezies no tā, ka tu saproti, ka tas nav pareizi. Un tas nenotiek tā, ka Dievs kādam bakstītu tur acīt, tur ārprāts, kā tu tā drīkstēji, un tagad viss, tev būs sots 2 dienas. Bet viņš Dieva gars, un kā Jēzus tie piemēri, ko mēs tikko skatījāmies arī, kā viņš varētu, ka viņš sev tādu mieru un tādu mīlestību un tikai izmaina sirdi, ka tu saproti, ka jā, īstenībā es pirms tam varbūt nesapratu, bet es nerīkojos pareizi. Es lasu Dievu vārdu, klausos Dieva garu un es saprotu, kaut kas nav kārtībā, es nerīkojos pareizi un man ir šī tā iespēja uzreiz atgriezties. Tā kā nožēlot, Dievs, jā, man nebija taisnība, es atgriežos un viss. Un tā žēlastība to visu arī izdzēš un padara par nebijušu. Nu, Dievs to vairs nepiemina. Lūk, tad ir 2. nodaļā šis brīnišķīgais pāns, 4. par kuru mēs jau runājam pagājušo reizi. Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, tad neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajāgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Tur, kur ir lietots vārds nesajāgdams, tur arī, nu, tā kā tulkojumos ir nevis vienkārši nesajāgdams, bet ka tu ignorē vai ka tu nievā vai tu, nezinu, nicini to, kad Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanu. Tu neredz tam tā kā tādu, jā, pielietojumu varbūt kaut kādā ziņā. Bet tev liekas, ka tas tā nevarētu būt. Nu, tā vārda vietā nesajāgdams tulkojumos tur. Tad ir tie paši jūdi, kāpēc viņi strīdējās ar tiem pagāniem. Tāpēc, kad jūdi nesaprata, ja viņiem tas likās, viņi bija pret to, kā tas var būt. Viņiem tas likās nepieņemami, kad tieši Dieva laipnība ved uz atgriešanos. Nu, lūk.
Bet Pāvils šo te radikālo tieši tādu domu precīzi pasaka, ka pilnīgi pietiek ar Dieva laipnību un nekā savādāk. Tā. Nu jā, tātad jūtiem vai arī, mēs kā sākumā runājam, kad jūdus var salīdzināt ar cilvēkiem, kas nav sapratuši žēlastību, mūsdienās, teiksim. Ir jau arī ticīgie, kas vispār tā kā nav sapratuši gandrīz necik žēlastību. Cits jautājums, vai viņi ir ticīgi, ja tā nosacīt. Bet tad jūdus mēs salīdzinām ar reliģioziem cilvēkiem un tādiem, kas nesaprot žēlastību. Un tur ir tās, tā kā arī tieši tās divas kategorijas, ko mēs jau pieminējām arī pagājušajā reizē, kad ir cilvēki, kuriem šķiet, ka bailes motivē. Bet tas, ko Pāvils tieši pasaka šajā 4. pantā, kad nē, Dieva labvēlība motivē. Jo bailes, bailes tur kaut kāda, teiksim, varbūt neticīgam, pasaulīgam vai kādam cilvēkam var tā kā radīt, viņas var tā kā pietuvināt Dievam, bet jāsaprot arī uzreiz, tādu piemēru arī netrūks, kad ja cilvēks baiļu dēļ ir pievērsies Dievam, un tās tā kā bailes motivē meklēt Dievu vai būt ar Dievu, tad tiklīdz pazudīs tas iemesls, kāpēc viņš baidās, viņš pārstās pielūgt Dievu, jo ja viņam viss ies labi, viņš kļūst par, respektīvi viņi kļūst par tādiem cilvēkiem, kas lūdz Dievu tikai tad, kad kaut ko vajag. Ja motivācija ir bailes par kaut ko, vienalga kaut kāds bailes, kas tā kā pietuvina Dievam, tad viņš tur centīgi lūdzās, un tad, kad viss labi, tad viņš visu vairs nelūdzās. Bet mīlestība ir daudz, daudz pārāka. Ja bailes var kaut kur, tā kā pietuvināt Dievam, tad, ja mēs aptveram, cik daudz vairāk mīlestību un Dieva labvēlība var to izdarīt, jo, ja cilvēku vada tieši šī, kur viņš pats personīgi piedzīvojis to mīlestību, to Dieva labvēlību, kur, viņš tur bija pelnījis sodu, nāvi un visu pārējo, bet, vai pat kaut kādās atsevišķās situācijās, kur liekas bezcerīgi, bet Dievs tev ir radījis risinājumu, tu pats zini, ka tu pats tur biji vainīgs, varbūt, un visu esi salaidis, bet tā kā vajag, bet Dieva žēlstība atkal un atkal tevi izglāb, paceļ un visu pārveido, un tu ieraugi šo labvēlību, tā ir tik spēcīga motivācija, kad tie cilvēki, kas savukārt tiek motivēti ar Dieva labvēlību, viņi Dievā arī saskata savu panākumu, tādu tā kā avotu, ja vispār pašu galveno, no kā viss ir. Un tad viņi turpina kalpot Dievam gan labajos, gan arī sliktajos laikos, un tā kā neatstājās, nav tā kā tas iepriekšējais salīdzinājums, kur tie, kas ir baiļu vadīti, tie lūgs, kad būs baili, bet kad bailes pazudīs, tad īsti viņam nebūs iemesli par ko lūgt, jo viņi nesaskata Dievā savu, visu lietu, dzīvības, mīlestības, jebkā avotu, visam nodrošinājumu avotu. Lūk, un daudz ir piedzīvojuši arī daudzkārt Dieva labvēlību, arī pirms atgriešanās, protams, arī pēc. Un es tieši pie šī vēl padomāju, ka labi, ka Dievs ir pacietīgs un viņa labestība ir neizsmeļama, kā te ir rakstīts. Kad viņa ir, te ir pateikts, ka viņa labestība ir neizsmeļama. Un mums jau citreiz kā cilvēkiem liekas, ka, nezinu, vai uz sevi tā kā vērtējot, ārpēc es tur ento reizi kļūdījos ar to pašu, un Dievs taču man nevar to piedot, vai es nezinu, es tur jau, tā kā pats jau es izspriedzu sev, es būtu pelnījis jau kaut ko, kaut tādu sodu vai kaut ko, vai tas pats arī pa citiem cilvēkiem, kad
ārprāts, cik reiz tu vari to darīt vienu un to pašu, tā kā visu laiku kaut kādā grēkā dzīvot vai vēl kaut ko. Bet tad Dievs atklāja to, ka viņa laipnība ir neizsmeļama. Neizsmeļama, tā kā viņš ar visiem iespējamiem veidiem, ar visu laiku, kas cilvēkam ir šeit uz zemes, es teiktu, ka droši vien, ka Dievs izmanto pilnīgi katru sekundi. Tā, lai parādītu savu laipnību un daudz, kur mēs to redzam. Un ir lietas, ko mēs ieraugam. Piemēram, es zinu, kad es atgriezos, un pēc tam es paskatījos atpakaļ uz laiku, kad es vēl nebiju atgriezusies, un es tā vienkārši, wow! Un tagad es sapratu, ka Dievs ir bijis tik daudz klāt, tik daudz laipnības, tik daudz pacietības, tik daudz mīlestības ir bijis pat tad, kad es viņu nemeklēju. Lūk. Jā, un vēl tas arī, kad, ja mēs šajā pantā redzam un aizdomājamies par to, ka viņa laipnība ir neizsmeļama, ja viņa tā labestība neizsmeļama, tad varbūt mēs paši reizēm esam tie, kas šo te nepamana, tie, kas izstājās ātrāk no kādas cīņas, zaudē drosmi, ļauj nozagt cerību, atmetam ar roku, pārstājam lūgt vai par kādām situācijām vai cilvēkiem ar savu. Un pat īstenībā, ņemot vērā, ka Bībele saka, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri un dzīvība un nāve ir mūsu mēles varā, mēs pat izstājamies ātrāk un vēl ar savu muti, varbūt pasakām, pieliekam kādu punktu tur, kur vispār nebūtu vēl jāliek punkts, jo Dieva laipnība vispār ir neizsmeļama, bet mēs šie te ķēnišķīgie priesteri tur nogurstam lūgt par kādu un pieliekam punktu, kad viss vairs nelūkšu, nav jēgas vai vēl kaut ko. Tā tīri aizdomāties. Kādreiz varbūt kādam ir gadījies, kad liekas, kad nav variants, nav jēgas turpināt lūgt, tad atcerēties Dieva laipnība ir neizsmeļama, un ja jau viņa laipnība ir neizsmeļama, tad ko mēs vēl varam tur daudz tā kā čīkstēt vai kurnēt, kad turpināt varbūt vienkārši lūgt un palikt stāvēt ticībā, jo ja jau viņš tā kā neatsakās, tad kāpēc mums atteikties? Un vēl arī tāds moments, kad kur mēs salīdzinājām, kad baiļu vadīts, vai ja baiļu motivēts cilvēks tuvinās Dievam vai mīlestības un laipnības motivēts cilvēks tuvojās Dievam, tad mēs vienmēr arī varam paturēt prātā, ka visa pasaules sistēma ir būvēta uz dažāda veida bailēm. Ja mēs tā aizdomājamies tur bailes novecot, bailes būt neglītam, vai nepietiekami smukam, vai nepietiekami interesantam, gudram, veiksmīgam tur karjerā, vai, es nezinu, pieņemtam, atzītam, populāram, nepopulāram, tā baļa ir tur. Bailes ēst, neēst, bailes tur darīt to vai šito. Tā kā, ja tik, tā padomā labi, tad mēs saprotam, ka jebkuras bailes, protams, ir pasaules sistēma, jo pasaules valdnieks ir velns, un tas ir viņa instruments. Un tāpēc reliģijas, reliģijas tā arī var teikt, droši vien, vai maldu mācības, vai kādas konfesijas, vai, vienalga, jūs paši saprotat, tur, kur cilvēkus mēģina iesaistīt vai kaut ko darīt ar bailēm, tas nav no Dieva. Lūk, Romieši 2:5, ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi, tu sev pašam krāj sodu, kas nāks par tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Un tad apcietinātās sirds, mēs jau bišķi iepriekš runājam par to, ka tā sirds ir tāda apcietināta, ka viņa nespēja noticēt pirmkārt tam, ko Dievs saka, nespēja pat noticēt brīnumiem, pat ja redz, pat ja ir redzējusi, pat ja ir rakstīts, ka tas var būt. Apcietinātas sirds arī nespējas noticēt
līdz galam, kad ar žēlstību pietiek, daudz šīs lietas. Un savukārt neatgriezīgās sirds ir tāds jautājums par atgriešanos, par grēku nožēlu, jo kas vispār ir atgriešanās un grēku nožēla? Tas ir tā kā, respektīvi, lai saprastu ideju. Tātad ar grēku nožēlu mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki, mēs saprotam visas daudzās lietas, kas vispār neatbilst Dieva standartam, pat tad, ja mēs kādreiz domājam, ka mēs esam tīri bet, ja mēs salīdzinām pret Jēzu, kā viņš rīkotos, vai, respektīvi, Dieva standartu, mēs saprotam, ka mēs esam grēkojuši, mēs esam grēcinieki, un ka mums īstenībā ir vajadzīga žēlstība, jo neviens no attaisnojumiem vispār neder. Nav nekāda attaisnojuma tam, kā mēs dzīvojam bez Dieva. Lūk, un atgriešanās nav tikai tas, kad mēs palūdzām Dievam piedošanu, bet tā ir, kā viens arī mācītājs teica, radikāla dzīves izmaiņa. Tas nozīmē, ka tu maini virzienu, un tu vairs tā nedzīvo. Respektīvi, tas, ko tu darīji nepareizi, tu pagriezies uz otru pusi un ej pilnīgi citā virzienā. Tu neturpini, nav tā, ka tu palūdzi piedošanu, Dievs piedeva izcēs, padarīja par nebijušu, un tu turpini turpēt. Jā. Un paplašinātajā Bībelē, ceļšajā tajā amplifēdā, tur ir, tur, kur ir tieši runāts par atgriešanos no grēkiem, tur arī tā ir rakstīts, ka tas ir tāda pilnīga virziena maiņa, un arī tas ir Dieva mērķa meklēšana savai dzīvē, Dieva plāna meklēšana un piepildīšana savai dzīvē pēc būtības, jā. Tā kā tas nav tāds vienreizējs gadījums, tas ir tāds pilnīgi radikāls izmaiņas, tāda ir atgriešanās. Un te atkal ir pieminēta neatgriezīgā sirds, tātad viņa kaut kur, kaut ko no kaut kā negrib atgriezties. Un tādā veidā, tā kā krāja pelnās sodu, kā bērniem mēdz teikt, kad viņi pelnās vai kā tam līdzīgi. Jā, man vēl ir atzīmēts arī tas, ka pēc tā, kā es to satvēru un saprotu, ja nav bijusi patiesa grēku nožēla, tu neesi tās satvērs, to sapratis, ka tev vajag to glābēju, tā, ka tu pats neko tur nevari izdarīt, tad nebūs arī saprotama Dieva žēlstība pilnībā. Viņa kaut kādā daļējā apmērā varbūt var saprast, bet pirmo reizi un visvairāk tu to Dieva žēlstību saproti, protams, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi bijis grēcinieks un ka tev vajag glābēju un ka tu nevēlies neko no tā, kas ir bijis, bet tu vēlies iet tajā citā virzienā. Tā ir pirmā žēlstība, ar ko tu saproti, sastopies. Un tā ir tāds moments, ja savukārt grēku nožēla ir patiesa no sirds, un tu esi satvērš to milzīgo žēlstību, ka tikai Jēzus ir tas, kurš vispār ir tevi atpircis, un tas bija vienīgais veids, kā tu vari dzīvot, kā tu vari mainīties, kā tu vari būt jauns radījums, kā tu vari piedzimt no Dieva gara un būt Dieva bērns. Un ka tā ir tāda žēlstība. Ja tu saproti, cik daudz tev ir piedots, īstenībā, jo vairāk tu saproti, cik daudz tev ir piedots, jo mazāk tu gribēsi nosodīt citus. Tas ir tas, ko es arī pati esmu atvērus, kad kādreiz tā liekas, kad miesa vai suflētais gribētu tev pasuflēt, ka tu gribi kādu pakomentēt vai kā savādāk, tā kā jau tur tajā nosodījumā ieslīgt un tā, bet atkal acu mirklī, kā tu saproti, cik daudz tev pašam ir piedots, kāda ir bijusi žēlstība, tā tu vienkārši atsakies no tā, tu negribi nevienu vairs nosodīt, jo kāda starpība.
es grēkoju tā, cits grēko savādāk, nav jau nozīmes nekādas, kā kurš grēkoja. Visiem vienādi vajag glābēju, visiem vienādi vajag žēlstību, un ja es esmu saņēmusi, tad ar ko es varu būt? Ar ko tad es varu lepoties? Es jau viņu nesasniedzu, man viņu uzdāvināja. Un tāpēc viss, ko es varu darīt, uzdāvināt vēl kādam. Ja man ir dota žēlstība, es viņu varu dot tālāk. Ja man ir iedota mīlestība, es viņu varu dot tālāk. Lūk. Okay. Es vēl tādu tieši arī kā, tādu praktisku piemēru padomāju, kad, par to žēlstības izpratni un ko viņa dod. Piemēram, klasisks gadījums, ja kādam gadās sastrīdēties ar kādu citu cilvēku, tas, protams, droši nenotiek, bet, man gadās arī reizēm. Un tad es tā apdomāju, kad, kas te kā būtu tas, kas tev liek? Labi. Es teicu, kā tad nenotiek. Okay. Jā. Bet tad es apdomāju tādu praktisku piemēru, kā izprast, cik ļoti nozīmīgi ir šī žēlstības izpratne. Tātad, pieņemsim, gadās sastrīdēties ar kādu, tu esi tajā strīdā iekšā. Kas tev liks pārtraukt strīdu vai, nezinu, variants numur 1. Tā kā tu esi lasījis Bībeli un zini, ka strīds ir netaisnība, un tu zini arī, ka rakstīts katra netaisnība ir grēks. Un tātad tev ir bail no Dieva soda, tu negribi grēkot, un, es tagad pārtraucu strīdēties. Jo Dieva sods vai grēks, šausmas. Droši vien, ka tā nebūs. Varbūt atcerēsies, bet turpinās strīdēties, jo tas tā kā nemotivē pārtraukt parasti strīdu. Otrais variants. Varbūt, ka tu esi tāds jau paklausīgs Dieva bērns, ka tu vienmēr tā kā gribi paklausīt Dievam, jo Dievs ir teicis, kad mūsu starpā, lai būtu mīlestība, un no mīlestības mūs pazīst, un tad, ja es strīdēšos, tad es sanāk, ka es neesmu miera nesējs, jo miera nesēji ir tik saukti par Dievu bērniem, un tad tā kā es gribu paklausīt papam, un tāpēc es tagad pārtraukšu strīdēties. Es pieņemu, ka šis arguments ir tā kā spēcīgāks, ka tu gribi paklausīt papam, tas visticamāk tevi biežāk novērsīs vai aizkavēs, un tu nestāksi strīdēties, jo tu tiešām gribi paklausīt papam. Bet vai tas pārtrauks? Laikam jau nē, īsti. Jo mēs arī paši taču esam bijuši bērni, un mēs zinām, ka vecāki ir teikuši, ka viņiem nepatīk, ka bērni savā starpā strīdās. Un tu tā kā to respektē, bet tad tu vienmēr padomā par to, labi, bet es taču varēšu paskaidrot, vai arī, ja kas, es varēšu pēc tam atvainoties, vai kaut ko, vai arī vecāks man taču sapratīs, ka man bija taisnība, vai kaut kā tā. Lūk, un tad ir tas trešais variants. Ja es saprotu, kad man ir tur 100 vai 1000 reizes Dievs pats ir izrādījis žēlstību tur, kur man nav bijusi taisnība, kur es esmu kļūdījusies, kur es darīju nepareizi. Un tagad strīdoties, pat ja es saprotu, ka man vispār ir visas tiesības, man vispār ir taisnība, un tā otram cilvēkam vispār nav tiesības strīdēties, jo viņam nav taisnība. Ja es aptveru, kas ir žēlstība, ka man tā ir dota jau entās 100 reižu, 1000 reižu citās situācijās, tad paskatoties uz to cilvēku, kurš dara varbūt manā izpratnē netaisnību, lai gan es piedalos strīdā, bet to tad mēs neņemam vērā, bet ja viņam nav taisnība, tad atceroties to, ka man ir 100 reizes dota žēlstība, tad es viņu varu dot tālāk. Pat ja viņam nav 100 reizes taisnība, tad šādā veidā es parādu to žēlstību, kad es vienkārši, ja man ir piedots, ja man ir izrādīta žēlstība, kāpēc man to neizrādīt kādam citam? Tev vienkārši rodās iekšēja vajadzība, kad tu esi sapratis, kad
kad tu esi 100 reizes apžēlots un 100 reizes netaisnīgi rīkojies, tad tagad redzot, ka tev bija tā vienīgā iespēja, ka tev bija taisnība, tu visnotaļ tavs iekšējais gars, tātad tos iekšējais es un tavu būtību, tev vienkārši teiks, ka nevajag. Un tā kā pārtrauc un paliec mierīgs, jo arī viņam vajag žēlstību tai otrai pusē. Vai arī, ja pat tu esi pabeidz strīdēties, tu būsi gatavs iet piedot un tam līdzīgi, tāpēc, ka tu saproti, ka tev ir 100 reizes piedots. Nu tā kā tā izpratne par žēlstību, kas mums ir dāvināta un kas mums dota, nu, viņā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Ļoti nozīmīga daudzās lietās. Nu, praktiski visās īstenībā. Lūk. Ir arī daudz piemēri, kur vecajā darībā, vecajā jaunajā darībā arī visur ir ļoti daudz piemēru, kur cilvēki, kas tiek tā kā nepelnīti apžēloti, vai ka viņi nav saņēmuši sodu, viņi ir pirmie tie, kas arī vēlās izdarīt kaut ko labu. Ir teikts arī, ka tam, kuram daudz piedots, tas arī daudz mīlēs. Tātad, ja man kaut kad pašā sākumā likās, cik daudz man ir, tā kā tu saproti, cik daudz nepareizu lietu tu esi darījis dzīvē, un visādi sīkumi, vēl vis kaut kas lielas lietas, mazas lietas, un tu saproti, tas tu viss cauriem esi grēcīgs, kā kaut kāds krēcinieks. Bet tāpat laikā tu saproti, jo vairāk tev ir piedots, jo vairāk tu esi spējīgs mīlēt, tāpēc, man liekas, tā grēku nožēla ir arī ļoti, ļoti laba lieta, ka tu vari, ka tas svētais gars uzrāda un ka tu vari vienkārši attīrīt visu, no visa lieka atbrīvoties, atdot to visu un sākt pilnīgu jaunu, pretēju dzīvi. Amen. Tad mēs esam veiksmīgi tikuši līdz Romieši 6, Romieši 2,6, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, un tad ir tā kā no 6. līdz 9. pantam, patiesībā no 6. līdz 16. pantam, runa ir tā kā par Dieva sodu šīs pasaules beigās. Šeit 6. ir teiks, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, un vārds darbiem bieži vien rada tā kā, šis te pants ar atmaksās pēc viņa darbiem, rada uzreiz tādu tā kā diskusiju vai pretrunu, kā tas ir. Pāvils te visu laiku runā par žēlstību un ticību un vēl kaut ko, un te pēkšņi viņš uzraksta, ka Dievs ikvienam atmaksās pēc darbiem, tātad jāsāk atkal kaut kas darīt un darboties un tam līdzīgi. Bet, īsti tas nav pretrunā. Pāvils šeit runā par tādu tā kā rīcību, nevis par darbiem, ka to ar darbiem varētu kaut ko nopelnīt vai ka tu varētu tur labu ar darbiem nopelnīt to, kad pasaules beigās izbēgt no Dieva sodiem. Par to viņš noteikti nesaka. Viņš runā par tādu rīcību, jeb, kaut kādā ziņā tie ir darbības vai darbi, kas tiek atalgoti ar mūžīgo dzīvību, tie ir ticības darbi. Jo Jāņa 3,16 jau arī teikts, ka kas tic, tiks izglābts. Tad 3,16 varbūt precīzi, mums ir. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad vēl joprojām ticība ir vienīgais, ar ko mēs tiekam glābti, tad, kad mēs ticam Jēzum un ticam tam, ko viņš ir izdarījis. Un ja runa iet par rīcību vai darbību, tad tas tiek domāts mūsu gadījumā par ticības darbiem, jo daudz viet Bībelē ir rakstīts par to, ka turpiniet labos darbus darīt, tas būs arī šeit rakstīts. Un kad Pāvils runā, kad savu skrējienus esmu skrējis, un tagad atliek saņemt tikai godības vainagu, nekā mēs neapstājamies, mums nav tādas tā kā,
ok, šodien atgriezos, šodien viss bija labi, un pēc tam tā kā priekš kam vajadzīga tur bībele, priekš kam vajadzīga sekošana Jēzum. Respektīvi, mūsu gadījumā, mums ticīgiem cilvēkiem, tas ir, mēs te nerunājam par darbiem, ar ko izpelnīties kaut kādu labumu no Dieva, bet tas ir runa par ticību, par ticības, par, kā tas saucās, ticības darbi vai rīcību ticībā, nu tālāk no latviski tas sanāk. Jo par glābšanu, tas būs tajā 3. nodaļā, to pēc tam, tur stīkāk būs aprakstīts no 20. līdz 28. pantam, viss būs skaidri, redzams. Lūk. Nu jā, un tad 7. pantā tieši ir rakstīts tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā. Un tad neatlaidīgi dara labu, tas ir nozīmē, kad mēs darām to, ko Dievs ir teicis, ko mums darīt. Tā pati mīlestības, žēlstības izrādīšana, visas šīs lietas, kas ir, ko mēs pašā sākumā pieminējam, ko Jēzus ir teicis Kalna svētrunā, Mateja 5. līdz 7. nodaļa, tas vispār ir tā kā tāds pamats debesu valstības iedzīvotājiem. Tātad darām labu, tas nozīmē darām to, kas pēc Dieva prāta ir labs, un meklējam godu un atzinību nevis tā kā cilvēku vidū vai priekšā, bet Dieva priekšā. Mums interesē tikai viņam dot godu ar savu dzīvi, ar savu rīcību, ar savu ticību un atzinību saņemt tikai no Dieva. Nu, mums nevajag, lai cilvēki mūs tur slavē vai kas tāda. Mūsu attiecības jau ir ar Dievu. Un to, kas neiznīkst, mēs saprotam no Bībeles, ka neiznīkstošā sēkla ir Dieva vārds, jeb viss, kas ir teikts vārdā, kas ir patiesība, tas arī neiznīkst. Viņš dos mūžīgo dzīvību. Nu, tātad tas pats arī pēc būtības pateikts, kas bija Jāņa 3.16. Un tad 10. pants vēl papildina šo 7. gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu jūdam vispirms un arī grieķim. Nu jā, man te vēl ir pie tā 7. panta arī no Salamana pamācībām ir šķiet 24.12. Jā, tas, kad tu saki, redzi, mēs to nesaprotam, vai tad tev nešķiet, ka viņš, Dievs, kas sirdis sver, to novēro, un viņš, kas uzmana tavu dvēseli, zina to un atmaksā cilvēkam pēc viņa darba. Tātad Dievs sver sirdis un uzmana tavu dvēseli. Tas pats, ko mēs jau pieminējam, kad viņš redz mūsu sirdis un mūsu nolūkus un nodomus, un ja mēs darītu labos darbus, tikai, lai būtu labi, lai izdarītu kādu labu darbu, bet mūsu sirdī motīvs nemaz nebūtu tāds, ka mēs tur degam par to jautājumu, vai mēs degam par to cilvēku, vai degam par to Dievu patiesību, vai ka mēs gribam darīt viņa ceļus, vai kaut kā tā, ka tev nav tāda sirds, kas tev likusi darīt tos darbus. Nu, jo mehāniski jau ir iespējams atrast Bībelē, kas ir tās pareizās darbības. Bet tas jau neko nedod, ja sirds tāda nav. Jo Dievs jau redz sirds. Tātad sirds motīvs tajā ir visā svarīgs. Lūk, nu jā, un tas, ko es pieminēju vēl bišķi iepriekš, kad varētu rasties jautājums par to, kāpēc tiek Dieva tur tiesa pieminēta un tā, bet pēc būtības, labi, šī varbūt nav tā tēma, kurā daudz iedzināties, bet tā īsumā ir tā, ka tā ir daļa no evaņģēlija, jo ja nebūtu
tātad šī Dieva tiesa pasaules beigās mums nevajadzētu labo vēsti, kad mēs, tie, kas esam Jēzu Kristu, jau no nāves esam iegājuši dzīvībā. Tad tur, kur Pāvils arī citā vēstulē, citā vietā viņš raksta, kad mirt ir ieguvums. Nu, tāpēc, kad viņš, piemēram, ļoti skaidri apzinās, ka tajā brīdī, kad viņš noticēja Jēzum, pieņēma par savu kungu un saprata visu šo evaņģēliju, šo žēlstību milzīgo, ka ar to pašu brīdi viņš jau no nāves ir iegājis dzīvībā. Tātad fiziskā miršana viņam ir iegūms, jo tikai tajā mirklī, kas notiek, viņš principā savienojas tur, viņš ir kopā ar kungu. Tāpēc viņam tas ir iegūms. Lūk, un mēs arī lasīsim šā pēdējā, mēs līdz 16. bijām plānojuši tā kā tikt pantam, tur, kur arī teikt, tā dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkā apslēpts pēc mana evaņģēlija. Tas ir diezgan spēcīgi, kad Dievs lūkojās caur Jēzu Kristu un spriež tiesu. Tātad tiesa kā tāda ir paredzēta viņa, tā kā visiem cilvēkiem, bet uz mums viņš lūkojas caur Jēzu Kristu, jo mēs esam apslēpti Jēzu Kristu, spriež tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc mana evaņģēlija. Lūk, tā kā, jā. Jā, un tad vēl viens tāds piemērs par to, vai mēs, tā kā par patiesu atgriešanos, par patiesu to grēku nožēlu, un kad tiešām tas dzīves virziens pilnībā izmainās. Bija tāds piemērs arī, ko mācītājs kā stāstīja par Džonu Kilpatriku. Tas tāds arī mācītājs vēl joprojām ir, viņu var klausīties, kas saprot angliski, ļoti patiesi saku. Viņš ir Amerikā, Alabamas štatā, viņam ir draudze, un viņš ir atmodā, Pensakolas, atmodā, jā, viņš bija tātad piedalījies, un viņam vispār ir diezgan daudz tur brīnumi un tādas lietas, tā kā saskarsmes ar Dievu un atklāsmes, un viss tas viņa ceļš, un tā ļoti interesanti. Un tad viens no tiem piemēriem par tādu patiesu grēku nožēlu un atgriešanos bija tāds, kad tajā Pensakolā, tur sanāk tā, ka tas ir, ja es pareizi saprotu, tā ir tā kā pilsēta, kas atrodas pie ūdeņiem, un tad tur bija tā kā arī kara daļa, un attiecīgi, tā kā pilsēta pie ūdens, un plus vēl kara daļa, tur, liela. Un attiecīgi, tad šajā pilsētā, kā jau tas mēdz būt, arī bija daudz prostitūtas, un tad savukārt viņš tur sludināja, vadīja dievkalpojumus, un vienkārši kaut kādā brīdī nāca ļoti daudz šīs te prostitūtas uz dievkalpojumu, un viņas vienā mirklī vienkārši tur nožēloja grēkus, atdeva dzīvi kungam, un tad bija tāds moments, kad draudze, tā, kas tur uz vietas atradās un visu to redzēja, un redzēja, ka nāca šīs kundzes, jaunkundzes drīzāk, un ka viņas ir slikti ģērbtas, ir trūcīgi ģērbtas, tad, viena daļa draudzes, tā kā uzreiz sāka satraukties, kad šitas nav piedienīgi, vajadzētu viņas apģērbt pieklājīgi. Bet ko nozīmē īsta patiesa atgriešanās? Tas nozīmē, ja tu esi patiesi atgriezies, tad viņu gadījumā. Viņas pašas vienkārši vēlās un aiziet pārģērbjās. Tā kā piemērs viņam bija. Jā, tas vienkārši tevī rada tādas izmaiņas, ka tev nevienam jau nav vairs tev jāsaka, kas ir jādara.
Dieva gars tev visu ir uzrādījis, parādījis, un tu radikāli nomaini to dzīvi, un tu vairs nedari to, ko tu darīji iepriekš. Nu jā, daudz tā kā arī tie piemēri, kur arī, nezinu, tie paši, kas ir kaut kādi okultisma, tur tādi darboņi vai astrologi, vēl kaut kas. Nu, ja viņi tic Jēzum, viņi aiztaisa ciet savu bodīti, kas viņiem nes tur ienākumus, un viņi pilnībā no tā viss atsakās, un tā ir radikāla izmaiņa. Nu, to nevar nepamanīt, un to tev nevar neviens ieteikt, vai te kā pierunāt darīt. Tas notiek no iekšienes uz āru. Lūk. Nu jā. Gar, tu gribēji teikt? Amen, amen. Okay. Nu, lūk, un tad 7.10. mums bija, 8. ir, bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai. Mums latviski ir rakstīts neklausa, bet no ordinālā tulkojuma, man liekas, kaut kur ir angļu vai kur bija, pareizākais vārds ir nevis neklausa patiesībai, bet netic. Netic patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Tātad, tas vēl joprojām turpinās par to paskaidrojumu, par to Dievu tiesa. Mokas un izvēlas ikvienai cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu jūdam vispirms un arī grieķim. Nu, tātad viņš vienkārši salīdzina to, ka tie, kas neatlaidīgi dara labu, meklē godu un atzienību Dievu priekšā, un to, kas neiznīks, tie saņem mūžīgo dzīvību, savukārt tie, kas nenoticēja patiesībai, nenoticēja Jēzum, tie tad saņem šo te Dieva tiesā, saņem, un kas ir spītīgi un netic patiesībai. Jo, Dievs jau daudzos dažādos veidos ir 100 reizi apliecinājis, ka cilvēki saprot, ka ir šī patiesība, bet viņi izvēlās to neievērot un neatzīt. Nu jā, un tad viņus sagāda šī Dieva tiesa. Un tad ir 11. pāns, mēs tikām, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, tātad principā mēs arī saprotam to, ka nav svarīgi jūds, grieķis vai kurš vai kā, bet pilnīgi vienādi tas, kurš tic, tas tiek arī izglābts, tas, kurš netic, tad tas arī nonāk šajā sodā, un tā ir pa visam lietām. Dievs nekādu neuzlūko cilvēka vaigu. Ko viņš ir darījis vienam, to viņš dara citam. Jā. Tad ir nākamie panti, 12, 13 ir runa par bauslību, kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, tad pagāniem nav bauslības, un viņiem vienkārši aiziet bojā, ja viņi nenotic labajai vēstī. Bet kas grēkojuši pazīdam bauslību, pēc tās tiks tiesāti. Un tātad jūdi, kas savukārt ievēro bauslību, viņi pēc šīs bauslības tā kā tiks tiesāti, bet tas pa lielam arī nozīmē to, ka principā viņi visi aiziet bojā, jo bauslība ir pants, kur ebreju vēstulē ir rakstīts, ka ja tu vienu bausli nepildi no visiem, tad tu jau esi visu bauslību nepiepildījis. Lūk, un 13. jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dievu priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. Jo pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, paši sevi ir bauslība. Tad pagāni, kuriem nav bauslības, paši sevi ir tā kā likums, paši sevi ir bauslība, jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs, to pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas citu vai apsūdz vai attaisno. Tātad pagāniem, labi saksim, jūdiem bauslība pasaka, kas ir labi, kas ir slikti, ko darīt, ko nedarīt, izņemot to, ka Bībele runā par to, ka to nevar izpildīt, un tas bija tas, ko Dievs visu laiku viņiem saka, ka jūs to nevarat izpildīt, jūs paši gribējāt sev tos likumus, bet jūs viņu nevarat izpildīt. Tā, jums vajadzīgs ir glābējs, jums ir vajadzīga žēlstība. Tad savukārt pagāniem ir tā, ka viņiem nav nekāda bauslība. Viņi var darīt, viņi paši sev ir bauslība, paši sev ir likums, un tas, kā viņi
vērtē, kas ir labi, kas ir slikti, ir pēc viņu sirdsapziņas. Sirdsapziņa caur domām vai nu attaisno to, ko viņi dara, vai nu apsūdz. Un ar sirdsapziņu ir tāda lieta, nu jā, ir tāds, kad jā, ok, ka pagāniem vismaz ir sirdsapziņa, kas viņus arī kā nokoriģē. Nu, tas ir labi, jo viņi var, klausot sirdsapziņai, viņi var ierobežot ļaunumu daudzumu, ko viņi dara. Bet tā pašā laikā mēs arī saprotam, ka cilvēki aug daudzos dažādos apstākļos, un tā sirdsapziņa veidojas pēc tā, kur viņš ir piedzimis, kur viņš ir uzaudzis, kādos apstākļos un tā. Un vienam sirdsapziņa notiesās par to kādu lietu, bet citam viņi vispār nenotiesās. Nu, piemēram, bija tas piemērs, kur arī kad misionārs bija, nu jā, tad ciltis kaut kur dziļi džungļos, kas vēl ir kanibāli, viņiem apēst citu. Sirdsapziņa viņu netiesā, jo tā viņiem visu laiku notiek. Un tad tur viens misionārs, kas bija arī tā kā braucis uz tādu, bija arī tā kā stecinājis, kad viņiem nav tādas vārda, nav tādas funkcijas, kā paprasīt piedošanu. Un līdz ar to tad, nevienam neprasa piedošanu, vienkārši apēd kaut kā tā. Bet sirdsapziņa viņus par to nenotiesā. Mēs, kas dzīvojam šeit, pieņemsim kaut kādos citos apstākļos, mums atkal ir citas lietas. Nu, tā kā kaut kādas lietas, nu, tā kā nedrīkst tur arī pārkāpt likumu vai kaut kādas tādas un tādas lietas, bet tā pašā laikā, reku jaunā modernā uzskati nāk iekšā, kad visas šīs te homoseksualitātes un viss pārējais, tur sirdsapziņa arī vairs nenotiesā, jo viņa jau ir augusi tādā vidē, viņa pie tā ir pieradusi, un tas tā kā skaitās, plus mīnus normāli. Nu, tā kā pieņemsim lielākai daļai cilvēku. Lūk, tā kā tādā veidā tā kā ir šiem pagāniem bauslības vietā, viņiem ir sirdsapziņa. Nu, lūk, bet 16. pants, kad arī pasaka, kad jebkurā gadījumā, vai viņam tur bija labas sirdsapziņa, kas, nu, protams, ir svarīgi arī jaunajā darībā daudz, kur tiek runāts par to sirds apziņu, par labo apziņu. Un to kaut kad varēs pēc tam vēlāk redzēt un apskatīties. Bet neatkarīgi tātad no tā, vai jūdiem ir bauslība, vai viņi pilda, nepilda, vai pagāniem ir sirdsapziņa un viņi vadās pēc viņas. Tāpat arī pilnīgi visi nonāk līdz tam brīdim, kad pasaules beigās ir šīs Dieva sods. Un līdz ar to tad arī pateikt 16. pantā, tā dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos ir apslēpts pēc mana evaņģēlija. Nu, tā kā tur vairs nav variantu. Dievs caur Jēzu Kristu, tie, kas ir Jēzu Kristu, tiem ir šī te žēlstība. Nu jā, un tiem, kas nav, tiem ir Dieva sods. Pēc mums ir 10 minūtes palikušas īstenībā. Varbūt kāds vēlot kaut ko papildināt, vai varbūt kaut kas bija tāds, kas, nezinu, neskaidrs palika, vai otrādi. Nav, viss ir skaidrs. Jā, varbūt ir kādas lūkšana vajadzības, liecības vai kaut kas tāds. Paklau, es tā kā domāju par to, nu, ir tie, kas ir tā kā caur Jēzu Kristu un žēlastību, un tie, kas ar sirdsapziņu. Vai tad tiešām tie, kas tikai ar sirdsapziņu, viņiem nebija iespēja iepazīt? Tas ir, es nesaprotu. Viņiem taču arī iespēja ir atgriezties. Jā, mēs visi bijām pirms tam ar sirdsapziņu. Sirdsapziņa mūs vai attaisnoja, vai tiesāja. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit raksta. Ka mēs, kas bijām bez bauslības, nu, ja mēs esam pagāni, mēs neesam jūdi, mums nav bauslības.
mums šī sirdsapziņa bija tā, kas tā kā tiesāja vai attaisnoja. Nu, piemēram, nezinu, es, pieņemsim, sestdienā vai piekdienas vakarā eju uz klubu un tusēju tur līdz rītam. Mana sirdsapziņa saka, ka tas viss ir ok, es taču visu nedēļu esmu strādājis, man vajag atpūsties, viss ir kārtībā. Kādam citam sirdsapziņa saka, ārpēc tu biji klubā, ko tu tur darīji? Mums arī tās sirdsapziņas ir tā kā vienam apsūdz, otram attaisno. Bet mēs jau pirmajā nodaļā lasījām par to, ka to, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Respektīvi, mēs dziļi sevī, mums jau ir ielikt tas, kas ir labs, kas ir slikts. Tur tā gradācija par to, kas ir labs un slikts, var atšķirties no tiem apstākļiem, kuros mēs esam tā kā dzimuši un auguši un kādā vidē. Nu, tā kā es teicu, ka tur, piemēram, kanibāliem, tur dziļi džungļos, viņiem ir attaisnojami arī apēst kādu. Mums, kas dzīvojam šeit, mums tas nebūtu attaisnojami, protams, sirdsapziņa mūs apsūdzētu. Tā kā, bet tieši tāpēc ir par to tā kā iet arī tā runa, kad pat pagāniem, kuriem nav iedots nekāds specifisks likums pa punktiem sarakstīts, viņiem Dievs ir ielicis jau iekšā šo te, ka viņi pazīst Dievu, ka viņi zina, ka tāds ir, tad viņiem ir iedot arī sirdsapziņa, kas viņiem tā kā ļauj mazāku ļaunumu izdarīt, savas dzīves laikā pie noteiktiem apstākļiem, ja viņus neattaisno sirdsapziņu par visādām lietām. Un mēs visi tādi arī bijām. Un tad vienkārši kāds ātrāk, kāds vēlāk ir atgriezies, Dievs ir uzrunājis, katrs ir nonācis kaut kādā savā ceļā, līdz kaut kādam punktam, un sapratis to, kad pirmkārt tu jau esi sen zinājis par to, ka Dievs ir, tad tu viņus tagad jau tajā punktā nonāc, ka tu esi viņu sācis meklēt, varbūt, ka tu viņu jau sāk iepriekš meklēt, bet, kad tu esi nonācis tam punktam, kad tev viņu patiešām vajag. Tā kā, es nezinu, vai es tev atbildēju uz to jautājumu? Īsti nesapratu. Man ir brālis. Mēs izaugām kopā. Viņš ir dvīņu brālis man. Es tā kā, taču esmu atgriezusies. Tagad es brālim saku, slāva Dievam, tas. Tu šito beidz, tu zini, ka Dieva nav. Tā tad mēs izaugām kopā, dzīvojām kopā, aizgājām dažādus ceļus sanāk. Un arī esmu dzirdējis, ka katrs kaut vai 3 reizes dzīvē ir dzirdējis par evaņģēliju. Un tajā brīdī varbūt viņš nepieņem lēmumu, bet kaut kādos dzīves situācijās viņš var aiziet līdz tam, vai pieņem vai nepieņem. Kur tā te? Ir. Jā, man bija tāds pats jautājums. Es jau arī gribēju jautāt, kāpēc tad tā ir, ka citi nepieņem? Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj citiem pieņemt? Kāpēc citiem ir tāda pilnīgi kategoriska nostāja? Nē, Dieva vispār nav, tas vispār ir muļķības, un tad citiem ir vēl tā, kaut kāds augstāks spēks jau eksistē, bet es tur tām visām baznīcas muļķībām vispār nekam neticu, tas viss tur palīk muļķības. Kāpēc? Kas ir tas, kas neļauj cilvēku pieņemt? Dzirdējuši jau mēs visi esam, es domāju, ka tas ir neiespējami, jo mēs tiešām, paldies Dievam, dzīvojam valstī, kurā mums ir pilnīga reliģijas brīvība, un lai cik kā tie cilvēki mums ir, bet tomēr mēs skaitamies, ka tomēr, kad ir kristīga valsts, kristietība mums ir tomēr valdošā reliģija, mums ir tradicionālās baznīcas, jo galu galā visapkārt un Bībeli ir pieejama, mēs paldies Dievam, neesam piedzimuši ne musulmaņu valstī, ne arī kur vēl Indijā vai kur citur ir kāds cits valdošās reliģijas dzirdējuši. Jo nevar būt, ka Latvijā kāds cilvēks nav dzirdējis. Tas vispār nav iespējams, ka nebūtu dzirdējis. Kas ir tas, kas neļauj pieņemt? Kāpēc? Dzirdējuši mēs droši vien, kad esam, lielākā daļa. Ir sevišķi mums jau arī, kā daļai jau droši vien kādas omas vai vecmāmiņas ir bijušas tās, kas iet uz baznīcām un tam līdzīgi. Varbūt tur kaut kāds viens posms, kaut kādās tur padomu laikos, kad vispār tur nedrīkstē vai kaut ko tādu, tad tas izkrīt un tur
kaut kas pazūd, bet anyway, pareizi teici, kad lielākā daļa ir redzējuši, ir dzirdējuši, baznīcas mums ir pieejamas, konfesijas mums ir pieejamas, daudz un dažādas luterāņu, katoļi, visi ir pēc 7 konvencijas, pat konfesijas. 7 konfesijas pat likumā atzītas un tam līdzīgi ierakstīts, bet iemesli daudz un dažādi. Tas, ko, piemēram, Iveta stāstīja par sevi un par brāli, jā, jūs esat auguši tā kā vienā, jūs esat piedzimuši kopā un sākotnēji tur vienā vidē un tam līdzīgi, bet tāpat jūs esat katrs unikāls, katrs pilnīgi radīts brīnišķīgs un unikāls un savādāks. Un arī tas, kad tā vide jau nomainās kaut kādā brīdī. Atceraties, mēs pagājušā reizē, man liekas, mēs pagājušā reizē, kad mēs skatījāmies to pantu, pareizi, pagājušā reizē mēs skatījāmies to pantu, kur ir rakstīts, kad jo zinādami Dievu, 20. bija, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība, ir skaidri saredzama viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, viņam nav pateikušies, bet savus spriedumus krituši nīcības gūstā un savā sirdīs esat neprātā grimuši tumsā. Bet, tad tas 20. respektīvi, kad katrs cilvēks ir pazinis, ir zinājis un ir sevišķi no bērnības, kad mēs vēl neesam tur pasaulē sabružājušies un viedokļi mums nav bijuši daudz dažādi. Bija tas piemērs, ko es teicu, kad Andrew Womaks satika vienu puisi, kas tā kā atbrauc pie viņa mācīties, un tad viņi tā kā runāja par to, tas puisis saka, protams, kad viņi laikam neatbrauc sākumā mācīties, bet viņi satikās, kaut kur runājās, un tad viņš bija pateicis viņam, ka tas puisis Andrew Womakam bija pateicis, ka viņš esot ateists un ka tāda dieva nav. Un tad Andrew Womaks viņam bija pateicis, Dievs viņam bija devis gudrību, un viņš bija pateicis, tā kā padomā un atceries, vai tiešām tu savas dzīves laikā, kad tu biji mazs bērns vai ļoti, ļoti sen, iespējams, tas tiešām bija ļoti, ļoti sen atpakaļ, vai tiešām tu domāji, ka Dieva nav no pirmās savas mūža dienas? Un tad viņš tā kā padomāja, un viņš vienkārši atcerējās, kā Svētais Gars viņam atgādināja, kā viņš viņu uzrunāja. Viņš atcerējās tādu gadījumu, ka viņam bija kaut kāds tur vecums, nezinu, starp 6 un 8, neatceros precīzi, viņš tur teica, ka viņš dzīvoja, kur blakus ir kalni, viņš uzkāpa tajos kalnos, bija iestājās tumsa, un viņš ieraudzīja zvaigznes, un viņš skatās uz tām zvaigznēm, un viņš saprot, ka šitas ir kaut kas fantastisks tāds, ka to kāds ir radījis, ir jābūt Dievam, kas tās zvaigznes ir tur salicis tiešām debesīs. Un tad viņš tā kā ar šo pārņemts, ar visu šo brīnišķīgo tādu atziņu, kad wow, cik tas ir brīnišķīgi, un tā viņš bija aizskrējis uz mājām stāstīt vecākiem, ka Dievs ir radījis tik brīnišķīgu zvaigzni, un vecāki būdami ateisti, viņam pateica, bērns, tu nesaproti, tāda Dieva nav. Un tas viņam tā kā pilnībā nogrieza. Un tā, kad Andrew Womaks viņam to pajautāja, tad viņš to atcerējās, un viņš saprata, jā, ka tā ir taisnība, kas ir rakstīta, kad kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās visas īpašības, respektīvi, cilvēks katrs zina, ir zinājis, viņš ir kaut kāda iemesla dēļ izvēlējies to neievērot. Jā. Un ir daudzi cilvēki, kas, piemēram, ir vīlušies Dievā, dzīvē ir bijuši kaut kādi gadījumi, kur viņam liekas, ka Dievam taču ir jābūt tur, par tam pašam dziedināšanām, vai tur kādam kāds varbūt nelaimes gadījumā gājis bojā, vai, citi jautājumi, tur attiecības izjukuši, ģimene izjukuši, vēl kaut ko, vai neiet dzīvē, ka viņš tur nokļūst kaut kādos, ka viņš tur kuļās no viena pasākuma uz otru, viens sliktāks par otru, un viņš sāk vainot Dievu, un Dievam ar to nav nekāda sakara, jo tas uzskats, kas ir iesācis pasaulē, to, ko tā kā potē un ko mēģina tā kā visur lietot,
nu, tie, kas nav lasījuši Bībeli un nesaprot vispār, par ko tur iet runa, viņi saka, nu, kur tad Dievs ir? Kāpēc Ukrainai karš? Kur tad Dievs ir? Kāpēc viņš nenovērš karu? Kāpēc viņš nenovērš trūkumu Āfrikā? Kāpēc viņš pieļauj tam cilvēkam, ka tur vecāki nomirst vai tam tur, ka bērni nomirst? Kur tad tas Dievs ir? Nu, lūk, un, nu, neattīstot tālāk mēs to tēmu, bet ir kaut kādi momenti, kad cilvēki arī viļās, tāpēc, ka viņi domā, ka Dievs to dara. Tā viņu neveiksme dzīvē ir tāpēc, ka Dievs neko nav izdarījis. Un tas ir bieži vien iemesls, kāpēc viņi novirzās citur. Un savukārt par to, kad tās, ko Lāsma teica, kad mēs taču esam dzirdējuši, redzējuši, un mums ir pieejamas tur baznīcas, viss pārējais, nu, tur ir tā, kad jā, kad mums ir pieejamas baznīcas, bet ko mēs viņās tā kā dzirdam, vai tā ticība ir dzīva, vai tas, ko viņi sludina, tas tev reāli dzīvē kaut kā atsaucās, tad tev kaut ko maina dzīvē. Nu, piemēram, es, kad biju maza, es gāju omai līdzi uz katoļu baznīcu, un man likās, ka tur ir riktīgi forši un tam līdzīgi. Un pēc tam vēlāk jau, kad pati biju izaugusi, tad es sāku iet uz luterāņu baznīcu. Un tur es arī tā kā kaut kādu laiku, nezinu, varbūt tur gadu gāju uz dievkalpojumu un tā, bet nekas jau īsti tevi tur netur, ja tu neesi piedzimis no augšienes, ja tu neesi Dieva bērns, ja tevī nav svētā gara, tu tur sēdi tā kā tādā lekcijā, ne, bet lekcija varbūt citreiz pat interesantāk, tu vienkārši tur sēdi, it kā, lai nomierinātu savu sirdsapziņu. Es tagad biju kaut ko sliktu darījis, atnācu uz baznīcu, tagad iziešu ārā, man viss, nu, nezinu, grēki piedot. Bet, nu, nav vispār tādas neizpratnes par to, kāds ir Dievs, ne arī tu esi īsti dzirdējis to evaņģēliju. Jo evaņģēlijs, tas, ko mēs lasījām 16. pantā, 1. nodaļā, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam. Tieši evaņģēlijs ir tas, kas, nu, kurā tajā vēstī, tajā labajā vēstī, Dieva spēks darbojās. Tātad tas, kad mēs sadzirdam to, kad katrs ir grēkojis, šajā modernajā pasaulē vispār, jau tev no mazām dienām, nu, nezinu, tur visur, kur tiek stāstīts par to, kad negribās nevienam justies vainīgam, un kas tur tā baznīca visu laiku tikai saka, ka jūs tur esat grēcinieki, un tāpēc neviens uz turien arī negrib iet. Bet tā, nu, atkal tāda sagrozīta izpratne. Nu, redzi, tur ir tie daudzie iemesli, cilvēki pat staigā uz Ziemassvētkiem uz baznīcu, bet ko tas viņiem dzīvē maina? Nevienam nevajag baznīcu, jo viņam, nu, kā, man nevajag baznīcu, jo viņi man neko nedod. Tad, kad, un es arī meklēju, tad es neatradu ne katoļu baznīcā Dievu, ne luterāņu baznīcā es neatradu. Es tajā laikā pat Bībeli, man laikam bija nopirkta, bet nereiz vispār gandrīz nebija lasījusi viņu neko īsti, jo nevienā no viņam pat neliek lasīt. Nu, tā kā nestāsta, ka jums vajadzētu lasīt. Nu, tagad iespējams ir arī kaut kādas draudzes, kuras jau ir dzīves draudzes, bet, nu, vismaz, kad es sāku tā meklēt Dievu, tad es nevienu tādu dzīvu draudzi ne katoļos, ne luterāņos neatradu. Pēc tam es sapratu, ka, labi, tur nav nekā, jāsāk meklēt citur, un es sāku meklēt austrumu reliģijās, un tur tu vismaz ir kā tev kaut kādu piemēru iedot, ka tu tur vari darīt to, tad tev būs šitas. Un tad es sapratu, ka tur arī nav, bet tas, ka tev ir iekšā, ka tev vajag to dzīves jēgu, un ka tu saproti, ka ir kaut kas vairāk, jo savādāk, ja nav nekā vairāk, tā kāda jēga, tas turpina tevi tā kā urdīt un gaidīt to brīdi, līdz tu kaut kur sadzirdi pa īstam. Nu, man draudzene tā kā izstāstīja par to, ka viņa klausījās kristīgo radio to mācītāju Modu Rozenkeviču no rītiem. Un es ar viņu aizgāju arī uz viņu draudzi. Un tur tu dzirdi, ka tev sludina to, kas ir rakstīts Bībelē, ka tev to arī izskaidro, ka tu saproti, kas tad ir tas evaņģēlijs un kāpēc tev tas Jēzus ir vajadzīgs. Jo daudz jau arī vispār nesaprot, priekš kam ir Jēzus un kāpēc Dievs nevar būt Dievs un ir vēl Jēzus vajadzīgs. Nu, visas šīs lietas kopā tikt visi vienā putrā ir, kad cilvēki paši nesaprot īsti. Es nezinu, vai kaut kā